9. decembrī Eiropas Savienības mājas sarunistabā notika diskusija par tematu solidaritāte vai saurupība. Eksperti Katrīna Pasternaka, Ivers Ījāps un Vija Sīla akcentēja dažādus solidaritātes un labdarības aspektus, kā arī analizēja situāciju šajā jomā mūsu valstī. Viena no lietām, kas es domāju, ka attiecās ļoti lielā mērā uz Latvijas, kā lai to saka, latviešiem, bet es pieņemu, ka uz krievalodīgiem vēl lielākā mērā ir tas, ka mēs esam ļoti gatavi uz personisku labdarību. Tajā nozīmē, ka no manis tev, vai ne konkrētam cilvēkam, tas ir tas veids, kas ļoti bieži strādā un kur cilvēki patiešām ir gatavi noziedot, piemēram, slimiem bērniem, suņu patversmēm, faktiski visam, ar ko vien nodarbojās dažādu veidu labdarību. Bet tai pašā laikā ļaudis ir ārkārtīgi skeptiski pret to, ka valsts būtu tā, kas spētu nodrošināt kaut kādu sociālu solidaritāti mūsu starpā. Proti, mēs negribam maksāt nodokļus, kas attiecās uz šo privāto labdarību. Es esmu ieskatījies vienkārši dažās aptaujās, kā cilvēki saka, cik lielā mērā viņi var rēķināties ar palīdzību kaut kādos grūtos gadījumos. Izrādās, ka Latvijas tas kopējais vidusmērs attiecībā uz šiem te rādītājiem Eiropas līmenī izskatās ļoti, ļoti labi. Tas ir viens no tiem ļoti nedaudzajiem šādu veidu rādītājiem, kur Latvija patiešām ir virs vidusmēra. Mēs esam diezgan tādā ziņā solidāri. Medicīnas etikā ir laba darīšanas princips. Tur tiek lietoti 3 pilnīgi atšķirīgi jēdzieni. Labdarība, kā tas, ko veic institucionālā līmenī, un tā ir tā labdarība, ko veic organizācijas, viņas var būt valstiskas vai nevalstiskas, bet tas ir tas, ko veic valstiski. Tas, ko mēs darām privāti, kā savu privāto iniciatīvu, vēloties kādam palīdzēt, tā ir žēlsirdība. Un žēlsirdība ir pavisam savādāk psiholoģiski motivēta. Es to daru tāpēc, ka es jūtu to kā savu ētisko pienākumu, es to daru tāpēc, ka man ir tāds aicinājums palīdzēt cilvēkiem. Es to daru arī sava egoisma dēļ, es sev patīku ieapkums, kad es daru tādus darbus, un tas ir mans egoisms, kas izpaužās altruisma formā. Es palīdzu jums, paskatos spoguli un saku, Vija, es sev patīku, es labi darīju, es palīdzēju. Jā, tas ir tas psiholoģiskais komponents, kurš arī ir ļoti svarīgs žēlsirdības sakarā. Tas, ko tradicionāli jauc, ir laba darīšanas princips, ko realizē profesionāli noteikti profesiju pārstāvi, sociālie darbinieki, mediķi un UTT, jo laba darīšana viņiem ir profesionāls pienākums. Neatkarīgi ne no kā un pat pretstatā visam. Spītējot finansējumam, spītējot sistēmas nesakārtotībai un daudziem citiem apstākļiem. Tas, kas tiek jaukts, ir tas, ka tiek prasīts no institucionālā līmeņa organizācijām darboties kā individam. Tas ir nodarboties ar žēlsirdību. Bet tur ir tā atšķirība, ka valsts labdarība institucionālā līmenī, tā ir organizēta noteiktā sistēmā, un sistēma, protams, darbojas saskaņā ar noteiktiem principiem un tam līdzīgi. Mums ir vesela virkne ar dažādām sistēmām, kas nefunkcionē tā, kā viņām vajadzētu, kas jau tika pieminēta, piemēram, ar veselības aprūpi, ka patiešām par cilvēkiem ar ļoti smagām slimībām tiek prasīt kaut kādas absolūti fantastiskas summas, kuras viņiem vienkārši nav kur ņemt, lai saņemtu kaut vai elementārākās operācijas, kas viņiem ir nepieciešams dzīvības nodrošināšanai. Kā lai to saka, tas ir tas, kur mēs esam pašiem 20 gadiem aizdzīvojušies, vai ne? Grozieties kā gribat. Bet no otras puses, tas priekšstats, kas Latvijas sabiedrībā valda, ka labam politiķim ir jābūt maksimāli līdzjūtīgiem. Proti tādam, kas līdz ko viņš tur redzējis, ka kaut kas ir, tā teikt, kādam konkrētam cilvēkam iet slikti, viņš noteikti, tā teikt, par viņu parūpēsies. Tas, diemžēl, nav tik vienkārši, un labs politiķis nevienmēr var atļauties būt līdzjūtīgs un līdzcietīgs. Piemēram, tas, ka mēs daudzos gadījumos gāžam iekšā naudu nereformētās sistēmās, sociālā, veselības, nešaubīga izglītība, tā teikt, kolēģi varētu šo sarakstu turpināt, vai ne? Tas ir ļoti lielā mērā vienā noteiktā veidā izprastas līdzcietības jautājums. Proti, ka labāk nevienu nelaidīsim vaļā, vai ne labāk, lai viņi visi saņem kaut kādas maziņas aldziņas, bet saņem aldziņas, neko nereformēsim, uzturēsim visas daudzās slimnīcas, daudzās skolas, neskaitāmās valsts augstskolas un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā reiz ir līdzcietība. Jautājums, vai tā ir tā līdzcietība, kura mums ir vajadzīga, jo šobrīd mēs pieņemam, ka no mūsu šī saruna patiešām ir īsti vietā, jo mēs patiešām atrodamies tādā pietiekuši lielās krustcelēs par to, kā Latvija attīstīsies nākamās, noteikti
turpmākajos gados, un ir skaidrs, ka tas, cik lielā mērā cilvēki var atļauties būt līdzcietīgi, kad viņi nodarbojās ar politiku šajā situācijā, domāju, ka tas ir ļoti, ļoti sarežģīts jautājums. Dažādas diskusijas par sabiedrībā aktuālām tēmām Eiropas Savienības mājā tiek organizētas regulāri, un tajās aicināts piedalīties jebkurš interesents.